Oto un Leons kaujas, to ierauga Elza. Zente satiek vestibilā apdrošinātājus un it kā nejauši sāk izpļāpāties par īstajiem ugunsgrēka cēloņiem. Elza cenšas pārliecināt Leonu, ka Oto ielīdis abu mājā bez atļaujas. Apdrošinātāji nolēma, ka Petersoni ir krāpnieki un gatavojas veikt atkārtotu ekspertīzi. Leons pasaka Elzai, ka viņš domā par šķiršanos. Labdien! Labdien! Atvainojiet, ka bez īpašas pieteikšanās izmeklētājs Putniņš. Labdien, labdien! Jūs jau droši vien mani atceraties. Nu, protams, ka atceros. Pateicoties jums, Laimoņa māsai izdevās izkulties no pamatīgām nepatikšanām. Jā, bet Blumberg kungs pats īpaši nesat priecīgs, ka viņa māsa tagad spiesta dzīvot pārzemēm. Toties es vairāk priecājos nekā bēdājos. Es tikko no copes vēl zābaks nenovilku. Paskatieties, kādu karpu noķēru. Oho, smuks no kārtas, tiešām. 10 minūtes nocīnījos, kamēr izvilku malā. Gandrīz norāvās. Laimonīts būs pārlaimīgs. Viņš kā traks uz zivju kotletēm. Un kur te viņš pats? Viņš Rīgā, viņš aizbrauc pāris līgumus noslēgt ar ekoloģiju saistītiem produktiem. Ja jūs gribējāt izjāt, tad iesim uz stalli. Es jums iedošu Lagerfeldu. Es šoreiz esmu darba darīšanās. Kā? No policijas? Pie Laimoņa? Kādā sakarā? Vistiešākajā, redziet, vairāk cilvēki ir nopietni saindējušies ar tā saucamo Blumberga ekoprodukciju, un viens gadījums ir beidzies letāli. Ko jūs runājat? Diemžēl. Ar Dievu mazo dīvainīt, tu teici un jau biji prom. Gan kāds tevi apraudzīs, un kā tas bija jāsaprot. Un pārī un tiem klusi aizlido mans neatklātais super NLO. Man tomēr šķiet tas visu izskaidro, kāpēc tik ilgi bija jāmelo. Viens otram jāpat ar izķertiem un dienas vidu pateiktiem vārdiem. Kliedzās uz krastu, jāsteidzās. Saindēties ar stabulīšu produkciju, tas ir pilnīgi neiespējami. Tas ir kaut kāds pārpratums. Nekāds pārpratums. Mūsu rīcībā esošā informācija liecina, ka ekoprodukcijas piegādātājs ir bijis tieši Blumberg kungs. Nu, ko jūs man te stāstiet? Es ļoti labi zinu, kā tie gurķīši un tomātiņi tiek audzēti. Es pati visu kontrolēju. Es jums certifikātu varu parādīt. Paldies, nevajag, es ticu. Ne, tas ir absurds, ka ar mūsu produktiem var kāds noindēties. Vai es jums teicu, ka produkcija ir nākusi no stabulītēm? Kā? Jūs gribat teikt, ka Laimons ir piegādājis kaut kādu tur kreiso preci? Nu, to visu noskaidros izmeklēšana. Atvainojiet, es tiešām esmu pārāk daudz jums izpļāpājies. Nē, Laimons tur nevar būt vainīgs. Laimons nav vainīgs. Nu, to mēs visu arī noskaidrosim tā. Lūdzu, parakstieties par pavēstas saņemšanu, un kad ieradīsies Blumberg kungs, ka jūs to nodosiet viņam tieši rokās. Ne, tas ir kaut kāds pārpratums. Nu, cerēsim. Te? Jā. Atvainojiet, ka es sabojāju jums dienu, bet ticiet man, kā tagad saka, nekā personīga. Vislabāk.
mana mazā mākslinieca, kas tas ir? Ielūgums. Ielūgums? Un kas tev tur vēl ir? Arī ielūgumi. Tik daudz? Uz Jā. tavu dzimšanas dienu? Protams. Es jau domāju, ka mēs būsim 3, es tu un vectēvs. Es torti pasūtīju. Es negribu torti, es gribu daudz ciemiņu. Tā, kāpēc tu pēkšņi gribi daudz ciemiņu, ko? Teicu, ka tad būs daudz dāvanu. Tu viltniec. Paga, kur tu tiesi? Ielūg daudz ciemiņu. Labi, pagaidi, es tūlīt pabeigšu un iešu tev līdzi, ja? Es pati. Nu labi, lūdzu, vismaz kurpes uzvelc pati. Nu, labi. Un prātīgi, ja? Labi. Laimoni, Ritiņa, nu jā, protams, ka tu vari aiziet pusdienās. Nē, viss kārtībā, šādi tādi kreņķi uzkrituši. Nu, tu jau tāpat uzzinās. Ar mūsu eko produktiem ir saindējušies cilvēki. Un tur jau tā lieta, ka Laimons neko nezina, es viņu nevaru sazvanīt. Sveiki, Aivar. Nu tad tu jau man neko nevar līdzēt, kad paēdināt šurp, es būšu viesnamā. Ir nu gan jums te dubļi. Man steidzam jārunā ar Blumbergu. Nu negaidījām mēs tādus ciemiņus. Nu, kas cits man atliek? Laimons no manis izvairās. Nu, jau uz telefonu zvaniem ar vairs neatbild, jānāk pašam meklēt. Sēdieties. Cik tālu mēs esam nonākuši? Man jādzen rokā savas viesnīcas darbinieks. Jums iedot kaut ko padzērties, tēju? Es neesmu nācis ciemos. Pasauciet tūlīt pat Laimoni. Viņš taču ir tepat kaut kur. Tā kā cienītāji, ja kaut ko jums tur augšā vajag, noteikti man te zvaniet uz leju, viss būs kārtībā. Au, visu labu, laimīgi. Viss būs kārtībā. Čau, Miervaldi. Vai, Zaķīti, tu, kas tev pa kurpēm, vai Dievu? Un kas tie tādi ir? Lūdzu, Kas tas ir? ielūgums uz manu dzimšanas dienu. Vai. Ak, tu mīļum, nu paldies. Tad jau, cik es saprotu, tad, nu, dāvana arī jānes. Protams. Nu, sapratu taču. Miervalda onkulis saprot. Visu labu, laimīgi tev. Paldies tev par ielūgumu un... Vai, pagaidi. Bet kur un kad tas... Kur un kad tas notiks? Vai, Dievi. Ticiet man, es pati visu rītu mēģinu Laimonu sazvanīt. Kā viņš no rīta aizbrauc tikties ar klientiem tā kā akā iekrits. Es lūdzu Dievu, lai nekas ļauns nebūtu noticis. Viss tagad brauc tā kā traki. Nu, ja jau tā būtu kāda auto nelaime, tad policija būtu paziņojusi. Es vairākas liecos domāt, ka Blumbergs tīšām no manis izvairās. Un man tas ir līdz kaklam. Tiklīdz viņš uzrodas, vai viņš steidzīgi ierodas pie manas viesnīcā. Sakarā ar to apdrošināšanu? Sakarā ar pārvaldnieku vietu. Nu, jau ar bijušo vietu, jo faktiski viņš ir atlaists. Kā? Laimonis? Kādā sakarā? Par ko? Nu, par melošanu, par kafejnīcas izmantošanu iedzīvošanās nolūkos, par ballīšu rīkošanu bez īpašnieka ziņas, par ugunsgrēku izraisīšanu. Man minēt vēl kādu iemeslu? Nē, vairāk jau nē. Un es arī domāju, ka pietiks. Tā kā vai viņš sagatavo visu dokumentāciju, atslēgas nodošanai, inventāru sarakstu, pašu inventāru, var sakot, visu. Un ja viņš turpinās vilcināties, es viņu atlaidīšu ar pamatu. Vislabāk. Jā, Vai, drīkst? jā, protams, Miervaldi. Labi, ka es jūs sastapu. Kaut kas noticis? Nē, nu, tāda delikāta, interesanta lieta. Man jūsu meitiņa man uzaicināja uz savu dzimšanas dienu.
Nu, es jau ļoti priecīgs. Viņa taču tā kā mans bērns būtu. Visu ielūdzis. Bet man tikai vienīgais tā, es tā nedaudz jūtos, kā jūs. Kurš tad Šveicaru uzaicina uz ģimenes viesībām? Lūdzu, nevajag. Šitās runas lūdzu nevajag. Es atļāvu Ieviņai uzaicināt visus draugus, kurus viņa vēlās, ar noteikumu, ka tas būs tikai viesnīcas teritorijā, un viņa man pēc tam izstāstīs, ko viņa ir galā uzaicinājis. Tādēļ viss ir kārtībā, mēs ļoti jūs gaidīsim, ļoti priecāsimies. Paldies. Būšu. Ja viss ir kārtībā, tad piedodiet vēl tāds delikāts jautājums. Kāpēc tad jums tik skumjas acis, saimniecīt? Man? Jā. Nē, es tik tā aizdomājos. Par ko tad, ja drīkst zināt? Par to, cik ļoti mans bērns ir līdzīgs savam tēvam. Ir tas pats raksturs, tie paši gājieni un tā pati spītība. Bet tas taču ir normāli, tas ir labi. Daksters taču sakarīgs, jauks cilvēks ir, ja? Bet es jau nesaku neko citu. Un es nevienu nevainoju. Es zinu, ka neviens nav vainīgs, ka mums ir dzīvē noticis tā, kā tas ir noticis. Tādēļ Miervalde, mēs ļoti priecāsimies jūs redzēt. Jā, labi. Es būšu klāt kā mazais nazīts. Sarunāts. Tikai piedodiet, vēl viens tāds mazs jautājumiņš, tomēr precizitāte ir. Viņa uzaicināja man uz to dzimšanas dienu, bet te nav uzrakstīts, kur un kad tas notiks. Jā, rīt mūsu pašu kafejnīcā 4. Ļoti gaidīsim Miervaldi, priecāsimies. Tur noteikti, es nezinu, būs visi, ko Ieviņa šodien būs satikusi, jo tā varot vairāk dāvanas dabūt. Redz, ka gudrs bērns. Taču bērns paliek bērns. Labi, paldies jums. Jā, Miervalde. Līdz rītam. Visu labu. Tā, kas tev pusdienlaiks ir? Ja? Kas tad tas pa uzbraucienu, ko? Man nav jāvazājās tev pakaļ pa visu viesnīcu ar netīriem dvieļiem. Tavs pienākums tos ir no virtuves savākt. Un tagad tu pāris dvieļi pēc skandāla taisīs, vai ne? Runa nav par dvieļiem. Runa ir par tavu attieksmi pret darbu. Tu nomierinies. Pasaka, par ko tev maksā algu. Tu pat nevari pirkstu iespiest tajā mašīnā, lai viņi darbotos. Ar rokām taču nav jāmazgā. Tu nomierinies, tu netrako te. Domā, es nezinu, runa nav par dvieļiem. Vai, par ko tad? Jā, par ko? Par to, ka tavi nepārspējamie gardumi, redzi, nevienam vairs nav vajadzīgi. Leoniņš mierīgi iztiek bez taviem padomiem, un Aivariņš arī, redz, sen virtuvē nav rādījies. Aivaram ir jāatbild par viesnīcas remontu. Jāsmējas, viesnīcas remonts. Žeņečka viņam prātā, nevis viesnīcas remonts. Sveika, Mildiņa. Sveiki. Zentā ienāc lūdzu pie manis. Labi, Aivariņ. Ko tad viņš no tevis gribēja? Kādas nepatikšanas būs, ja? Kāds ir naivums tavā vecumā? Ja būtu gribējis izlamāt tepat. Tāpēc jau nav pie sevis jāsauc. Par uzkodām labāk parunāt ar Mildu. To es saprotu, jā. Es vienkārši gribēju zināt, vai jūs vispār divi tā tiksiet galā, vai man ir kāds jāsauc no spā virtuves. Un kāpēc, lai mēs pēkšņi netiktu galā? Tāpēc, ka es pazīstu savu meitu, viņu var uzaicināt pilnīgi visus, kurus pazīst. Viss būs kārtībā, viss būs pilnīgā kārtībā, mēs tiksim galā. Nevajag nevienu aicināt. Labi. Jā, ko tu man neusticies? Zini, Gunār, man liekas, ka pēc viss tā, kas noticis, diez vai mēs varam runāt par uzticēšanos. Vai tā nešķiet? Sākas. Paklausies, mēs varētu tu vienreiz izrunāt par visām reizēm. Un lai turpmāk katrā mūsu tikšanās reizē tu to nebāzt man acīs. Pagaid, tu uzskati? Nē, ja tu gribi mani atlaist, tad man atlaid. Tu uzskati, ka man nav tiesība tev neko pārmest, tā? Nē, tev ir. Labi. Bet es gribu, lai tu par to padomā. Tev un visiem tiem Petersīļiem. Pagaidi. Man arī ir uzvārds Petersona. Okay. Jums visiem 5 gadus bija gluži vienalga, kas te viesnīcā notiek. Un es nedomāju, ka izcēlies ir kāds milzīgs ļaunums no tā, ka mēs uzrīkojām dažas balītes, lai piepelnītu sev kaut ko klāt. Acīm redzot, mums ir vienkārši dažādi sapratni par ētiku un morālu. Tad es esmu atlaists? Nē. Es vienkārši izsaku savu viedokli par tavu rīcību konkrētajā situācijā. Visādi citādi. Es varbūt nedomāju, ka tu esi lielisks, bet tīri labs darbinieks gan.
Sveikam! Te tu man esi. Es tevi uzaicinu uz savu dzimšanas dienu. Paldies, taču man liekas, ka es jau esmu uzlūgts. Nu, kā tāds tīri labs darbinieks. Jā, protams, ka jūs abi arī esat uzlūgti. Nu, mazā jubilāra, tu visus esi ielūgusi, ko gribēji? Nē. Kur ir Milda, tu domā? Milda? Mildu tu satiki jau nesatiki vēl. Viņi aizgāja uz veļas mazgātavu. Aiznes netīros dvieļus. Tā, pagaidi mazā jubilāra, lūdzu, es gribētu savus kurpes atpakaļ. Nē, man tāpat ir labi. Un ko es lai daru? Tu tiešām aicini arī Ritu? Jā, protams. Viņa ir tava sieva, ne? Un tu man dod ziņu, ja tev vajag kādu palīgu no spāvirtuves, ja? Labi. Man jau no Aivars nemaz neizskatījās romantiskā noskaņojumā. Drīzāk viņš bija nikns. Lai liecies mierā, to nikno ģīmi viņš tikai tevis dēļ rādīja, lai tu nesaprastu, par ko ir runa. Jā. Domā, viņš nezina, cik tu esi greizsirdīgs. Kungs, nu beidz muldēt, nu sāc vienreiz mazgāt tos dvieļus. Tu zini, dvieļus, lai mazgā mašīnu, man jāiet pie Aivara. Un jāiet, te kaut kāda vešiņa jāuzvilk. Šitajās te bumbierenēs es nevaru pie vīrieša rādīties. Tev vajadzētu nozilināt to pēcpus, lai tu vispār sāktu domāt. Sveika, Milda, es tev atnesu ielūgumu. Vai, kas tas ir par ielūgumu? Uz manu dzimšanas dienu. Vai, uz dzimšanas dienu, tas gan ir labi. Mēs ar Mildu noteikti būsim. Tu tikai pasaki, kad un kur. Es uzlūdzu tikai Mildu, tevi nē. Mildiņ, vai tu atnāks? Es atnākšu, ja viņas atnākšu, no teici, nu. Ko tu bāzies? Kur tev neviens negaida? Tu redz, ka tā ģimene tev negrib redzēt. Kad tu to vienreiz sapratīsi? Nu, tas skuķis varbūt negrib ar, bet Aivariņš grib kā traks. Un tu vienkārši esi greizsirdīga. Čau, kā iet? Kaut ko pasūtīs? Nē, ko tu? Tāpat ienāca. Mājās aprūkās, ko lasīt. Iedomājos, kāpēc nepašķirsīt šito te, kā nekā literatūra, vai ne? Kas tev pašruntīgi garstāvoklis slikti gulē, vai? Ja klausies, tev tā krāsa smaka piegriežusies. Iedomājies, kā ir man. Izturēt nevar visu dienu, beigās galva sāp. Ai, kaut gan tu jau zini droši vien. Tavā jābūt tāpat. Beidz pļāpāt, tu iedos man kafiju. Labi, sapratu. Nebarotu, nekaitināt. Varbūt tomēr pabarotu. Nu, kaut ko ēdīs? Omleti. Omleti? Jā. Atkal omleti. Brokastīs omleti, pusdienās omleti. Jo, Haidī, tur paskaties, kas tur ir. Mums ir steikts šitādā gaumē, tādā gaumē. Mums ir lazaņa, mums ir bavariešu desiņas beig labās. Es gribu omleti. Pasaka Mildē, lai uzteic kā priekš manis. Ok. No. Tavu žaketi ienāca. Lūdzu. Sveiki. Sveiki. Forši laiciņš, jā. Melnu. Kafija vai balzām? Zini, lai iet abedi. Nu, tūlīt būs. Jā. Nu, es beidzot esmu klāt. Apsēdies. Nē, nu, es jau varu arī apsēsties, bet Aivar, nu labāk būt gultiņā. Mēs abi divi tik sen neesam bijuši gultiņā. Zini, te izbeidz, lūdzu, ja? Nu, es zinu, tu arī esi noilgojies. Tu esi noilgojies, un man priekš tevis ir pārsteigums. Es teicu, izbeidz. Apsēdies. Klausies, nu, tu baidies, ka kāds var ienākt. Nu, es aiziešu durvis aiz. Es teicu, sēdi. Zenta, man tev ir divas lietas sakāmas. To pirmo jau tu droši vien pati vari iedomāties. Tu neesi, Nu, es neesmu vakarē jau ar pirkstu, jo man arī acīs nav jābaksta. Nu, tad iegaumī lūdzu. Skarbi tas varbūt skan, bet tiešām starp mums viss ir cauri. Ak tā. Nu, un tā otrā lieta. Tu teici, ka tu runāšot par divām lietām. Un tā otrā lieta ir, es tev atlaižu. Kā tu man atlaiži? Nu tā, no šodienas tu manā viesnīcā vairs nestrādā.
Nu tā. Melns balzāms. Melna kafija. Paldies. Viss melns. Kādēļ patīk mans jaunais imičs? Melna, Leona žakete. Jā. Patīkam apzināties, ka pasaulē ir tādi nesautīgi cilvēki, kuri tev aizdod drēbes. Arī sievietes. Buģa, es gribētu savu omleti. Ja omleti tu dabūsi tikai ar vienu noteikumu. Ka te viss būs mierīgi. Sarunāts? Taču viss ir pilnīgi jauns. Ja kaut ko salauzīsiet, man Pēters Ils galvu noraus. Es samaksāšu. Uz tavu atbildību. Tūlīt būs omleti. Drīkst cukuru. Un ko tagad? Neko. Domā, man satrauc tas apģērbu gabals. Kļūdies. Stulbi izskaties, jakās. Caraņā par žaketi, caraņā par sievieti. Kā tad? Tas, ka jūs starpā kāds noslēpums? Domā, man tas satrauc? Pieņem, tu akceptēji. Kas tālāk? Tālāk ir tas, ka jūs ar Elzu šķiraties. Tāpēc, ka jūs starpā ir kāds milzīgs noslēpums. Un tu domā, ka es tagad skriešu apkārt pa visu pasauli un iedalēšu, lai man izstāst, kas tas īsti ir. Maldies. Es neesmu tas vīrietis, kas kavējas pagātnes atmiņās vai rakņājas kaut kādos noslēpumos. Man interesē tas, kas notiek šobrīd. Un šobrīd notiek tas, ka Elza pie tevis nekad neatgriezīsies. Tu to gribētu. Čau, Otto! Čau, mazais! Čau, tēti! Kas liecies? Es tev gribu uzlūgt savu dzimšanas dienu. Paldies! Tu atnāksi? Bet, protams! Klausies, kā tu mani atlaidi? Kā tu mani atlaidi? Ko es tev izdarījusi esmu? Tu padomājies, ko man bērni ēdīs? Nevajadzēja palaist muti un stāstīt apdrošinātājiem, ko nevajag. Es neko neesmu palaidusi, es neesmu stāstījis. To kāds cits ir darījis. Es ļoti labi zinu, ko te katrs ir darījis. Un tu neesi vienīgā, kas tiek atlaists. Ak tā. Tātad tu mani atlaidi, ja? Jā. Un tu nepārdomāsi. Nē, savu lēmumu es nemainīšu. Un tas ir tavs galīgais lēmums. Jā, no šīs dienas es tevi te negribu vairs redzēt. Tas tev, mīļais, cauri neies. Interesanti, kāpēc tad nē? Ko tu dari? Palīgā! Izvaro! Zenta! Palīgā! Uksu, Zenta! Palīgā! Palīgā! Izvaro! Palīgā! 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 Nekas! Viss ir kārtībā, viss ir kārtībā. Ko tu esi sajukusi? Nu ko? Tagad tu vēl man atlaidīsi, ko? Kad tu nāksi, neaizmirsti dāvanu. Protams, ar milzīgu dāvanu būs klāt. Un tu arī nāksi. Jā, protams. Paldies. Otto, kāpēc tev mugurā tēta žakete? Oi, teikt, labs cilvēks man iedeva mazliet pavalkāt. Tev nepiestāv velts nost. Nu, klausies, ja jau bērni un sievietes par tevi aizlūdz. Tajā brīdī es vienkārši palieku vājš. Lūdzu. Un uz redzēšanos. Tēt, kāpēc tu nepriecājies? Es priecājos, protams. Tad velts mugurā. Ko? Žaketi. Vai tālāk man ir jāsmējās, vai droši karā jādodas? Reizēm jūs ieraudzīsiet kaut ko tādu, ko citur ne pa kādu naudu jūs neredzēsiet.